Traumas, stress, trauksme, depresija un nervu sistēma ir cieši saistītas lietas. Mums var šķist, ka tās nepatīkamās pieredzes, ko mēs pieredzējām savā bērnībā, tas jau bija tik sen, tā ir pagātne, tas mani vairs neietekmē, vai tiešām tas mani joprojām tādā veidā var ietekmēt. Vai arī es uzaugu labā ģimenē, mīlošā ģimenē, man nav nekādas traumas. Man trauksme nevar būt saistīta ar bērnības traumām. Bet mums ir jāpatur prātā, ka trauma nav tieši tas sliktais notikums, kas ar mums ir noticies, bet gan kas ir noticies mūsos tā pieredzētā rezultātā. Proti tā stresa enerģija un emocijas ir palikušas iestrēgušas nervu sistēmā un limitējošie uzskati un patērni, kas izveidojās pieredzētā rezultātā. Un traumatizējošas pieredzes ir ne tikai tās sliktās lietas, kas var notikties ar bērnu, kā emocionālā vai fiziskā vardarbība, apcelšana skolā, vecāka atkarība, vecāku strīdi, vecāka konstanta kritika bērnam un tā tālāk. Tie būtu piemēri kādām sliktajām pieredzēm, kas var notikties ar bērnu. Bet traumatizējošas var būt un ir arī tās pieredzes, kur mēs konstanti nesaņēmām to labo, kas bija nepieciešams veselīgas personības attīstībai un veselīgai emociju pašregulācijai. Un tieši runājot par bērnu emocionālajām vajadzībām. Bērnu emocionālās vajadzības ir tikt pamanītam, tikt pieņemtam ar visām viņa emocijām, būt sadzirdētam, saņemt beznosacījumu pieņemšanu un beznosacījuma mīlestību, kas nav atkarīga no labas uzvedības vai tās trūkuma, no atzīmēm vai sliktām atzīmēm vai labām, emocionālā pieejamība no vecāku un drošības sajūta, ka bērns var justies, ka vecāks ir tā drošā osta, kur bērns vienmēr var atgriezties, kad sastopās ar dzīves vētrām un saņem drošības sajūtu. Viena no tipiskākajām traumatizējošām pieredzēm, kas daudziem no mums ir atstājusi ietekmi, kuru ir pat grūti izmērīt, ir vecāku emocionālā nepieejamība. Un bieži vien ne jau speciāli, ne jau tāpēc, ka viņi nemīlēja, bet tāpēc, ka viņi paši nezināja, nemācēja, jo nebija saņēmuši. Un mēs nevaram iedot citiem to, ko mēs paši neesam saņēmuši. Ir neizbēgami, ka bērns sastopās ar izaicinājumiem, ar nepatīkamām lietām, kas notiekās. Tā ir daļa no dzīves. Bet tas īstenais jautājums ir, vai bērns jūtās gana droši griezties pie vecāka ar visu savu emociju gammu. Ja bērns jūtās tā, ka viņš saņems atraidījumu, ignorēšanu savām emocijām, tādu nobružāšanu malā, kad viss tev kārtībā, nekas jau traks nav. Un šis ir vairāk traumatizējoši nekā mums var šķist pirmajā brīdī, jo es atkal uzsvēršu, ka trauma ir nevis tas pats sliktais notikums, kas ar mums ir noticies, bet gan kas ir noticies mūsos tā rezultātā. Trauma nozīmē, ka tā stresa enerģija un tās emocijas, tās pieredzes rezultātā netika atbrīvotas un palika nervu sistēmā, radot haosu no iekšienes. Lai tas nenotiktu, tām emocijām un stresa enerģijai ir jātiek atbrīvotai. Un tas var notikt tikai tad, ja nervu sistēmas saņem drošības sajūtu. Un bērnam tas nozīmē vecāka drošā, pieņemošā, regulējošā klātbūtne. Ja bērns to saņem, tad nervu sistēma var atbrīvot šo stresa enerģiju. Jo bērns pats nespēja regulēt savas emocijas un stresu, bērnam ir vajadzīga vecāka palīdzība, lai regulētu šīs emocijas un stresu, drošības sajūtu, ko vecāks sniedz, palīdzot regulēt bērna nervu sistēmu. Ja iztrūk šī vecāka regulējošā drošā klātbūtne, šī emocionālā pieejamība,
Ja bērns ir viens ar to stresu, ko piedzīvo, tad notikušais, pat šķietami maznozīmīga situācija, tas notikušais var palikt kā trauma un visticamāk paliek. Un tad laika gaitā šī uzkrātā stresa enerģija un emocijas veido to, ko sauc par nervu sistēmas disregulētību. Kad nervu sistēma iestrēg stresa stāvokļos vairāk, ilgāk, biežāk, nekā tas būtu vajadzīgs un nepieciešams. Tas rada to, ka nervu sistēma asociē kaut ko kā draudu arī tad, kad tas nav drauds. Piemēram, kaut kas, ko partneris pasaka, un tu to uztver, ka neesi svarīga viņam, bet otrs cilvēks vispār to tā nebija domājis. Vai arī tu saņem kādu kritiku no priekšniecības, kas būtībā nav nekas traks, tā bija vienkārši konstruktīva kritika, bet tu to uztver tik sāsināti, ka tu vairākas dienas pēc tam mocies ar sevis tiesāšanu, ka kaut ko tu nespēji, nemācēji, neizdarīji gana labi. Vai arī tavu bērnu niķošanās, kas tevi izraisa dusmu lēkmi, lai gan tavs bērns vienkārši dara to, ko bērni dara. To, ko bērni citreiz dara, niķojās. Jo bērns vēl tikai mācās regulēt savas emocijas, un tevis kā vecāku uzdevums ir palīdzēt bērnam regulēt šīs emocijas. Bet tu to uztver personīgi, ka bērns nerespektē tevi un neklausās tevī. Vai arī tev ir trauksme, kuru tu nesaproti, kāpēc tev tā ir un kāpēc konkrētie dzīves aspekti tev izraisa tādu trauksmi, jo racionālo prātu tu saproti, ka nekas traks jau nenotiek. Bet visos šajos piemēros tava nervu sistēma asociē kā draudu kaut ko, kas nav drauds. Un tas balstās pagātnes, bieži vien bērnības pieredzēs. Kādas pieredzes, kuru rezultātā ir palikusi neatbrīvot šīs emocijas un šī stresa enerģija, jo tad iztrūkās drošības sajūta. Tas ir tas, kā veidojās triggeri, hroniska trauksme un laika gaitā arī depresija. Zem depresijas vienmēr ir apspiestas emocijas, vienmēr. Un tāpēc ir būtiski, ka mēs mācāmies strādāt ar savu nervu sistēmu, lai atbrīvotu to uzkrāto stresu un emocijas no nervu sistēmas. Runāt par traumām, par patērniem, to saprast triggerus un to iemeslus, protams, ir svarīgi, bet ar to nav pietiekoši. Saprašana un runāšana nepalīdz atbrīvot šo nervu sistēmā uzkrāto stresu un emocijas, jo tas ir kaut kas, kas notiekās kognitīvā prāta līmenī. Bet ir nepieciešams somatiskās prakses, kas strādā ar nervu sistēmu, ar nervu sistēmas regulēšanu. Nervu sistēmas valoda ir sajūtas. Tāpēc tas, ko nervu sistēma saprot, ir kustības, pieskārieni, jebkas, kur mēs iesaistam ķermeni. Un tāpēc somatiskie vingrinājumi ir lieliski rīki ikdienā, lai palīdzētu atbrīvot šo uzkrāto stresa enerģiju, gan to, ko tu piedzīvo tajā konkrētajā brīdī, sastopoties ar reālu stresoru, gan to stresa enerģiju un emocijas, kas uzkrājušās laika gaitā jau kādu sākotnējo bērnības pieredžu rezultātā. Un iekšējā miera kurs ietver ne tikai somatiskos vingrinājumus, kas ir palīdzoši tam, bet arī somatiskās metodes emociju atbrīvošanai un lai tu iemācītos veselīgā veidā tās regulēt savā ikdienā. Un arī somatiskās meditācijas, lai dziļāk pastrādātu gan ar ķermenisko apzinātību, kas ir būtiski veselīgai pašregulācijai, gan arī ar iekšējo dziedināšanos un palīdzētu sadziedēt, atbrīvot kādas iekšējā bērna emocijas un sadziedēt iekšējā bērna ievainojumus.